Labdien visiem! Paldies visiem, kas ir ieradušies un kas pamazām vēl ierodās un kas pievienosies mūsu šodienas tikšanās webināram, kurā mēs apskatīsim kiberdrošības incidentus Latvijā un ko sagaidīt līdz 2021. gada beigām. Es domāju, ka mēs sāksim pēc kādām 2 minūtēm. Es vēl nedaudz uzgaidīšu vēl pāris apmeklētājs ierodamies. Vēl 2 minūtes un tad arī sāksim. Labdien! Tātad domāju, ka vērsim pie ragiem un uzsāksim šodienas webināru. Un, teiksim, sākumam gribu ievadīt, pasakot to, ka kiberdrošības riski joprojām ir būtisks draudz gan privātpersonām, gan arī uzņēmumiem. Un tā skaitā tas arī ir potenciāli sistemātisks draudz finanšu sistēmai. Un to aktualitāte turpina tikai pieaugt. Un tas ir lielā mērā saistīts ar to, ka pakalpojumi arvien vairāk tiek piedāvāti digitālajā vidē. Un es domāju, jūs paši to arī saprotat. Un iepazīstināšu nedaudz ar sevi. Tātad es esmu Mārtiņš Veisbārdis. Šodien jums pastāstīšu par kiberdrošības aktualitātēm Latvijā. Esmu uzņēmuma Node Baltica projektu vadītājs. Un ar mani kopā fonā šodien būs arī mans kolēģis Egīls, kurš ir mūsu uzņēmuma tehnoloģija konsultants. Un šī webināra laikā, ja jums rodās varbūt kāds jautājums, droši to ierakstiet arī čatā vai vienkārši saglabājiet šo jautājumu. Un tad mēs uz jūsu jautājumu atbildēsim webināra beigās, vai arī Egīls paspēs to izdarīt jau, kamēr es runāšu. Tad šo webināru esmu izvēlējies sākt ar nelielu ieskatu apdraudējumu veidos, kas notikuši 2020. Gada 4. ceturksnī. Ja konkrēti, teiksim, arī pusē nogalē, sauksim tā. Tad teiksim tā. Ņemot vērā to, ka kopš Covid-19 krīzes lielākā daļa uzņēmumu ir gandrīz pilnībā pārgājuši uz darbu no mājām, tad es varu apgalvot to, ka attālinātais darbs palielina šos kiberdrošības riskus. Tas palielina lietotāju ievainojamību no kiberdrošības viedokļa, jo darbs no mājām notiek bez tiešas kolēģu klātbūtnes, atbalsta personāla un nereti bez IT speciālistu un korporatīvo datortīklu sniegtās aizsardzības. Un tas palielina ne tikai pašu individu, bet arī iestāžu, kurās tie ir nodarbināti, šos kiberdrošības riskus. Un 2020. gadā Latvija vispār piedzīvoja vairākus izaicinājumus. Tātad tas viens no galvenajiem izaicinājumiem bija strauja pielāgošanās attālinātajam darbam.
Un papildus tam arī vairākas krāpšanas kampaņas un citi inovatīvi uzbrukumi, par kuriem parunāsim daudz vēlāk. Un īpaši ir pieaudzis tieši uzbrukumu skaits privātpersonu iekārtām, ja mājsaimniecībām, kas būtu, piemēram, privātie datori, tie paši maršrutētāji, viedie televizori, un tā tālāk. Tā kā, teiksim, ir ļoti daudz iekārtas, kas mums šobrīd sastāv mūsu dzīvi. Un salīdzinot ar pirms pandēmijas periodu, uzbrukuma skaits ir pieaudzis par 15 līdz 30%. Un teiksim, tā kā periodiski arī tiek novēroti uzbrukumi pret attālinātā darba instrumentiem, piemēram, virtuālo privāto tīklu un attālinātās piekļuvas, jeb RDP tehnoloģijām. Un tiek novērots arī ar pandēmiju nesaistītu krāpniecisku kampaņu pieaugums. Teiksim, šajās mērķa auditorija galvenokārt ir gala lietotāju, mērķis ir autentifikācija, datu iegūšana, un arī, teiksim, runājot par piekļuvas atteices, jeb DDoS uzbrukumu skaitu, kas arī pieauga finanšu institūcijām un arī lielākiem uzņēmumiem. Un pret tiem, teiksim, tika pieprasīta izpirkuma maksa. Tagad es vēlos nedaudz pieskarties vienam no 2020. Gada visapjomīgākiem incidentiem, kurā tika kompromitēts SolarWinds atjauninājuma piegādes sistēma. SolarWinds Orion, kas ir IT pārvaldes rīks. Un tā rezultātā SolarWinds lietotāji lejupielādēja un uzstādīja kompromitētus atjaunojumus, un šis incidents ietekmēja ļoti daudzus uzņēmumus visā pasaulē. Par šī incidenta galvenajiem iniciatoriem tiek aizdomās turēts grupējums ar nosaukumu Nobelium, un ir pieļauta iespēja, ka tas ir ar Krievu valdības, ka tas varētu būt kāds Krievu valdības sponsorēts pasākums, ne pasākums, grupējums, ka tas ir, un ka viņi par upuriem tieši izvēlējās vairāk targetot uzņēmumus Ziemeļamerikā, Eiropā, Āzijā un tuvos austrumos. Par laimi šis incidents tā tiešā veidā Latviju nav skāris, jo pavisam vienkārši šo SolarWinds tehnoloģiju programmatūru neizmanto neviens uzņēmums Latvijā. Vai vismaz man nav, teiksim, zināšana par to, bet es esmu gandrīz 100% droši par to. Un, lai arī tas nav skāris mūs, es izlēmu ar jums dalīties šajā incidentā, jo tā ietvaros ir notikušas teiksim, daudz tehniskas lietas, kas ir radušās no šī incidenta. Un, labi, es šobrīd, teiksim, neiedziļināšos pavisam dziļi, bet es vēlos dalīties ar dažām atziņām, kas būtu jāņem vērā, teiksim, ejot tālāk uz nākotni. Tātad visi šie uzbrukumi tika veikti no, teiksim, tā supply chain tādas puses vai tāda veida. Un, kā ir zināms, šāda veida uzbrukums atklāt ir visai grūti. Galvenokārt mēs zinām, ka šis uzbrukums ir sācies 2020. Gada agrā pavasarī, bet tas tika atklāts pirmo reizi tikai 2020. Gada decembrī, kas ir vairāk kā pēc pusgada. Un šis konkrētais fakts ir interesants, jo, kā jūs varat redzēt, tātad uzņēmumi, kuri cieta no SolarWinds uzbrukuma, reāli pašas pārdod kiberdrošības risinājumus. Un to pamata funkcionalitāte ir saistīta ar drošību, bet tikai viena no visām šeit redzamajām kompānijām FireEye atklāja šo uzbrukumu. Bet, protams, arī ne tūlītēji. Viņi to konstatēja tikai pēc fakta, kad viņiem jau bija nozagti viņu izstrādātie rīki. No tā mēs varam secināt, ka šāda veida uzbrukums, kas ir supply chain uzbrukumi, viņus atklāt ir patiešām sarežģīti. Un no tā nav pasargāti pat pasaules vadošo kiberdrošības risinājumu ražotāji, kur nu vēl, teiksim, parastie, teiksim, uzņēmumi, kur, teiksim, uz to nefokusējās. Vispār, teiksim, nedaudz atjaunot par to, kas ir supply chain uzbrukums. Tas ir uzbrukums, kas ir tēmēts ar domu nevis tiešā veidā uzlauzt jūsu organizāciju, bet tiek uzlauzta kāda cita organizācija,
kurai jūs tiešā vai netiešā veidā uzticaties un lietojat viņu programmatūru. Jā, un tad viss, principā, jā, šis laik domāt vienkārši par to, ka uzbrukums SolarWinds ir bijis ar domu tālāk veicināt šo supply chain uzbrukums, jo tiek izveidots, tā teikt, uzticams backdoors, kas veicina šīs tālākās zādzības. Kā piemēram FireEye un Microsoft gadījumā tika nozagts source code no programmatūras, un, ja, teiksim, FireEye izmanto vairumā open source risinājumus, tad tas nav tik būtiski, kā tas turpretī atkal ir Microsoft gadījumā, kur šie source code nav tik brīvi pieejami. Jā, un līdz ar to uzbrucēji ir ieguvuši jau tagad kādu informāciju, kas viņiem iepriekš nav bijusi, un kas varbūt viņiem nenoderēs šodien, bet viņiem tā potenciāli var noderēt nākotnē, lai veiktu kaut kādas nopietnākas uzbrukums. Tā kā ar to ir jābūt uzmanīgiem. Un, jā, un tas tā kā bija tieši vairāk par SolarWinds, par šo te uzbrukumu, un vienkārši gribu vērst jūsu uzmanību uz tieši šiem te supply chain uzbrukumiem, kur, teiksim, jums arī ir jāapsver, jāizsver daudz lietas, teiksim, pirms jūs lemjat uzticēties kādam, teiksim, programmatūras izstrādātājiem. Tad jā, šeit vēlos padalīties ar mūsu asset ievāktiem datiem par laika periodu, principā par visu pagājušo gadu. Šeit ir tādas 5 pozīcijas par visizplatītākiem uzbrukumiem. Tātad sāksim ar pirmo. Tas ir bankas datu zādzība. Un tātad, jā, nozagt lietotāju internetu banku un bankas karšu piekļuvas datus ir viens no izplatītākajiem kibernoziedznieku tādiem, jā, uzbrukumiem. Un viņu uzbrukumu skaits kopš pandēmijas sākuma ir pieaudzis pat par šiem 95%. Pērn tika inficēti vairāk nekā 1 miljons datoru pasaulē, un šīs ļaunu programmatūras nesen sākušas arī izplatīties Latvijā. Šie te kibernoziedznieki izsūta mēstules ar pielikumu vai kādu aktīvo saiti, kur atverot tiek lejupēlētāta ļauna programmatūra, kas cenšas iegūt bankas karšu un internetbankas ieejas datus. Un, kad tas tiek paveikts, kibernoziedznieki pārsūta jūsu datus, jums pat īsti nezināmā virzienā. Jūs nezināt īsti, kas ir tas pasūtītājs, kas ir kibernozieguma pasūtītājs. Un, jā, ar mēstuļu palīdzību jātiek uzbrukts arī uzņēmumiem. Tāpēc ikvienam jābūt uzmanīgam, lietojot gan personīgo, gan darba e-pastu. Kā arī vēl, teiksim, no banka puses viņi atgādina, ka tās nesūta klientiem e-pastus ar lūgumu izpaust privātos datus. Viņi nelūdz autorizēties internetbankā, apstiprināt maksājumus un veikt citas līdzīgas darbības. Tad tā ir uzreiz krāpniecība. Tāpat jāpievērš uzmanība e-pasta pielikumiem un aktīviem saitēm. Un šaubu gadījumā, teiksim, jums ir jāsazinās vai nu uzreiz ar to pašu banku, vai sazinieties labāk, teiksim, ja tas ir iekšā uzņēmumā ar saviem IT vadītāju vai sistēmu administrātoru, vienalga, kurš jums var palīdzēt, ja jūs nejūtaties pavisam droši. Jā, un tad tas tāds būtu no manas puses. Pievērsiet uzmanību, teiksim, atverot internetu banku adrešu laukam, vai pareizi uzrakstīt bankas adresi, un vai, teiksim, pirms adreses ir rakstīts HTTPS, kas nozīmē drošu pieslēgumu. Nākamā pozīcija ir tā, ka, jā, mēģina ievilināt bīstamās internetu vietnēs, un liela daļa cilvēku, kā jau es pieminēju, strādā attālināti, tāpēc kibernoziedznieki izvēlās veikt 72% no uzbrukumiem digitālajai darba videi. Tā skaitā arī failu koplietošanai, centralizētai datu pārvaldībai, drukāšanai tīklā. Un tad to kibernoziedznieku mērķis ir iekļūt uzņēmumu vai mājsaimniecības tīklā un konkrēti iekļūt ierīcēs. Tas viss, teiksim, sekmējās cilvēkiem apmeklējot dažādas interneta vietnes, kad tiek rādīts, teiksim, viņiem nevēlams reklāmas, piemēram, kaut kāda ievērojama atlaide ļoti populārai precei, bet tad uzklikšķinot uz reklāmas notikumu tālāk var risināties pēc, teiksim, 2 scenārijiem. Jā. Lietotājs tiek novirzīts uz citu bīstamu vietni vai datorā jau automātiski, bez pašas lietotāja piekrišanas, un jau tiek sāk lādēts šis te vīrus, un tas var arī būt backgroundā, jūs par to nezināt.
Un tāpēc, jā, gan uzņēmumiem, gan mājsaimniecībām jāpievērš īpaša uzmanība sistēmas atjauninājumiem, kurus regulāri izlaiž visu operētāju sistēmu un programmu izstrādātāji. Un tie ir jālielpielādē savās ierīcēs, lai pasargātu sevi no šiem kiberuzbrukumiem. Jo, kā zināms, ļaundari spēja izmantot ievainojumus diezgan efektīvi. Tālāk. Tātad, uzbrukums attālinātajiem pieslēgumiem, jeb remote desktop protokolu. Tas ir Windows operētāju sistēmās iebūvēts risinājums, kuru uzņēmumi mēdz izmantot, lai darbiniekiem nodrošinātu attālināto piekļuvu uzņēmumu datiem, kādiem rīkiem, citiem svarīgiem risinājumiem. Teiksim, kaut kādus rīkus vai risinājumus, kurus viņi izmanto ikdienas darbam. Un tieši ikdienas darbam strādājot no mājām šajā gadījumā. Un, teiksim, ja uzņēmumi lieto šo servisu, ir jāņem vērā, ka šim risinājumam uzbrukumi ir pieauguši tieši par šiem 50%. Tāpēc, teiksim, es ieteiktu pievērst īpašu uzmanību pareizai, teiksim, to konfigurācijai. Ir arī jāizliedz, teiksim, pieeja no publiskā interneta, tā vietā atļaujot to tikai ar virtuālo privāto tīklu vai veicot kādu filtrēšanu un atļaujot piekļuvi tikai noteiktām digitālajām adresēm. Ja uzņēmums izmanto citu risinājumu attālinātajai piekļuvei RDP, ieteicams pilnībā izslēgt. Tālāk tad būs par pārņemtajām lietotāju ierīcēm. Tad tas ir vēl viens no pieaugošiem draudiem, kas ir 35% izaugumu. Ir vīrusi, kas izplatās internetā, piemēram, šīs viltus reklāmas, kas aizved upurus uz to viltus lapu, liek veikt pirkumus, laimēt to telefonu vai kādu citu dārgu balvu. Un sliktākajā gadījumā šādi vīrusi var inficēt visu ierīci pat bez jūsu ziņas. Un, tāpēc vienkārši neklikšķiniet uz vietnēm, kas piedāvā neticams cenas vai laimētas balvas, kas izskatās tādas arī nedaudz pavirši veidotas vai prasa ievadīt arī kaut kādas ļoti daudz, aizdomīgi daudz kaut kādus savus personas datus. Jo vienkārši ja tā ierīce tiek inficēta, tad kibernoziedznieks var nozagt visu jūsu ierīcē glabāto informāciju, kontrolēt to, darboties ar jūsu internetu pārlūku un turpināt radīt nevēlamas reklāmas. Un tas var arī diezgan ievilkties tāds vīrus jūsu datorās ierīcēs, vai privātajās, gan arī uzņēmumu. Tad pēdējais ir, teiksim, hakeru uzbrukumi. Hakeru uzbrukumi ir pieauguši par 28%. Principā, ko viņi dara? Viņi izpētē vīrusus, un tad viņu mērķis ir uzlauzt ierīci, lai nozagtu tajā esošo informāciju. Uzstādīt to kaitīgo programmatūru, tālāk izplatīt tos izpētē vīrusus. Un īstenībā viens labs fakts, teiksim, kā mans kolēģis Kārls Bergmans saka, ka ja uzņēmumi veiktu regulāri kiberdrošības apmācības un sargātu savus e-pasta serverus, šāds uzbrukums varētu apturēt ātrāk. Pirms tie pat vispārībā ietekmētu vai apturētu uzņēmumu darbību. Un arī ik viens parasts lietotājs ir saskaties ar situāciju, kad viņa ierīces darbība ir pārņēmis izspiedē vīrusus, kas šifrē ierīces datus un tos neatgriež līdz upurs nesamaksā kādu mazliet bitcoin. Un tad vienkārši, lai nekļūtu par kibernoziedznieku upuri, mums ir mums ir jāizvairās klikšķināt uz saitēm vai lejupielādēt kaut kādus aizdomīgos e-pasta pielikumus, jācenšas ignorēt vilinošu piedāvājumu, kā arī jābūt vairāk piesardzīgiem lejupielādējot bezmaksas programmatūras. Sevišķi jāizmanās no vēl e-pastiem un reklāmām, kas veicina satraukumu, mudina veikt tūlītējas darbības vai piedāvā kaut kādas vakcīnas vai zāles pret Covid vai varbūt tās kādas zāles pret vēzi. Viens no efektīvākajiem veidiem, kā sev pasargāt, ir lietot pasaulē atzītu vairāk slāņu drošības programmatūru. Teiksim, piemēram, ko mēs arī piedāvājam no Node Baltica puses ESET, kur es zinu, ka daudz no jūsu, kas ir apmeklē, arī ir lietojuši vai lieto. Un viņi ir reāli radīti Eiropas Savienībā, pasargā ļoti daudz jau lietotāju visā pasaulē un palīdz uzņēmumiem un iedzīvotājiem, parastajiem lietotājiem lietot internetu droši.
identificējot visu šīs reklāmu programmatūras un citus vīrusus un tūlītēji brīdinot par nedrošām vietnēm un citiem riskiem. Tad jā, tagad tas bija tāds izklāsts no manas puses par 2020. Gada to pēdējo ceturksni un nedaudz arī par visu gadu tā kopumā atskatoties. Atvainojos. Tā. Šeit, jā, es vēl, teiksim, lai iesāktu to, kādi draudi, teiksim, ir aktuāli arī 2021. gadā, nedaudz, teiksim, lai pieķert klāt arī to, ka šie supply chain uzbrukumi rodās arī jauni, tad es esmu šeit pieminējis dažus no tādiem aktuālākiem supply chain uzbrukumiem, kas vēl joprojām ir neatrisināta problēma. Un, un ņemot vērā, ka viņi ir jauni, viņu sekas uz doto brīdi vēl nav pilnībā skaidrs. Tāpēc ieteikums man būtu jums būt uzmanīgiem un sekot līdzi infrastruktūras drošībai. Plus, ja jums ir, es teiksim, ieteiktu jums piefiksēt šos visus apdraudējumus, un varbūt es jums arī varēšu nosūtīt, piemēram, vairāk informāciju, jūs man palūksiet. Šodien neiedziļināšos tajā, jo mums laiks ir diezgan limitēts, bet es īstenībā ceru to, ka es varēšu uzrīkot līdzīga tipa webināru šī gada beigās, kad būšu ieguvis vairāk datus tieši par šo gadu un varēšu arī dalīties šajā informācijā ar jums. Tā kā sekojiet līdzi jaunumiem un tiešām esiet uzmanīgi. Tā. Tad par kiberdrošības draudu izplatību Latvijā. Tātad, jā, šeit mēs varam redzēt to, ka ārkārtējās situācijas, ja šī Covid pandēmija krāpniekiem piedāvājusi vienreizējas iespējas savā labā izmantot šo krīzi, pārmaiņas, kas notikušas uzņēmumos, satraukumu iedzīvotāju vidē un arī uzņēmumu vidē satraukumu. Un, to lielā mērā izskaidro tas, kāpēc pandēmijas laikā kiberuzbrukumu skaits ir kļūst ievērojami vairāk, un to apliecina jaunākie arī mūsu uzņēmumu iegūtie dati. Jā, teiksim, šobrīd tie dati nevar būt, teiksim, pavisam varbūt tās pilnīgi, tāpēc, ka vēl jau šis gads nav noslēdzies, bet, teiksim, tā, pēc mūsu algoritma mēs jau varam novērot tendenci, ka šī draudu izplatība palielinās, un tā palielinās ar katru gadu, un tāda tendence jau ir pēdējos gados. Un tātad par šobrīd Latvijā visizplatītākajiem apdraudējumiem. Tātad Latvijā šobrīd visizplatītākais apdraudējums ir Incoming Attack Generic. Tas ir attālinātais uzbrukums, kur kibernoziedznieki cenšas atrast datoru vājo vietu, pārņemot to savā kontrolē. Un šādu uzbrukumu skaits šobrīd Latvijā sasniedz 38% no visiem uzbrukumiem. Otrs populārākais kiberuzbrukums ir RDP Attack Generic, kas sastāv 24% no visiem šī brīža uzbrukumiem Latvijā un skar tieši Microsoft attālinātās darba virsmas pakalpojums, kur tiek izmantots attālinātās piekļuves RDP protokols, kas, kā jau minēju, nodrošina darbiniekiem pieslēgties un to administrēt attālināt. Un tad šo RDP ir nepieciešams aizsargāt ar labu drošības politiku, ar drošības paroli, jo veiksmīgu uzbrukumu gadījumā kibernoziedznieki var pārņemt kontroli par skarto sistēmu un īstenot nesankcionētas aktivitātes, piemēram, augšupielādēt jaunas programmas, jums to nezinot. Un teiksim, tā kā vistrakāk tas notiek uzņēmumā un uzņēmuma sistēmā pieskaroties. Un plus arī, vienkārši, teiksim, skatīt, labot, dzēst datus vai izveidot kaut kādu jaunu lietotāju kontu, uzdoties kā kādam darbiniekam un vienkārši pēc tam kraulot cauri visam jūsu tīklam. Nākamais no izplatītākajiem apdraudējumiem SMB Attack Generic. Tātad tas ir trešais vispopulārākais kiberuzbrukuma veids Latvijā ar 19% no visiem uzbrukumiem. Saīsinājums ir SMB, nozīmē attālināto failu sistēmu Windows vidē, kur izmanto uzņēmumi un kura ļauj, piemēram, failu koplietošanu, centralizētu datu pārvaldību, drukāšanu tīklā. Un šie kibernoziedznieki, teiksim, uzbrukot SMB, viņu mērķis ir iekļūt uzņēmumu tīklā, no to lietotāju ierīcēs tieši.
Un tātad uzņēmumiem šiem pašiem lietotājiem jāpievērš uzmanību sistēmas atjauninājumiem. Tātad, atkārtojos vēlreiz, jāpievērš uzmanību sistēmas atjauninājumiem, kurus Microsoft regulāri izlaiž. Un tos, tāpēc jāielādē savās ierīcēs, lai pasargātu no kiberuzbrukumiem. Jo vienkārši daudz uzņēmumu lieto vecākas SMB versijas, un tās ir viegli ievainojams. Un tas tā kā nav runa tikai par šo, tas ir vispār runa par jebkādu veidu, teiksim, programmatūru, ka tiešām sekojiet visam līdzi un veiciet šos atjauninājumus. Ja, teiksim, jūs paši nevarat tam izsekot līdzi, tad ir pietiekami daudz rīku, kas jums var palīdzēt to automātiski veikt, teiksim, šīs darbības. Un to jūs varat droši man prasīt, un es jums palīdzēšu to pastāstīt. Un tad vēl no pēdējiem tādiem diviem uzbrukumiem, ko šeit vēlos pieminēt, teiksim, tādi bieži izmantotie JS Adware Adport, kas sastāv 16%, un Adware Skolinst, es viņu tā izrunāju, tas sastāv 4%. Teiksim, tās ir ļaunprogrammas, kas mēģina pārņemt savā kontrolē lietotāja internetu pārlūku programmu, un teiksim, tad uzreiz tiek darīts kaut kādas varbūt nevēlams lietas, tur atkal novirzīts uz citām internetu vietnēm un met ārā kādus tādus aizdomīgus reklāmas un kādus vilinošus, varbūt aicina piedalīties vilinošos kontestu, vilinošos kādos pasākumos. Tad lūk šeit jūs redzat grafiku, kurā attēlota informācija balstoties uz ESA draudu inteliģences telemetrijas rezultātiem. Šis konkrētais ir par laika periodu no jūlija vidus līdz augusta vidum. Lai gan pirmās pazīmes tika novērotas jau jūlija beigās, bet 10. augustā, tas būs šeit, 10. augustā mēs varam novērot, ka ir notikuši vairāk gadījumu, kur uzbrucēji cenšies izmantot operētāju sistēmu ievainojamības, kā piemērā šeit varam redzēt, tas ir Win32 exploits. Un 12. augustā mēs arī ieguvām datus par Win32 injektoru, Epics ļauntūras aktivizēšanos aktivizēšanos, un mūsu sistēmas uztvēra arī vēl Win32 Cryptic un injektoru ļauntūras. Un tad par šīm abām divām ļauntūrām tās lielākoties izplatās caur inficētiem e-pasta paziņojumiem, pielikumiem, un brīdī, kad šie faili tiek atvērti, no lietotāja puses bez tādas īpašas apdomas, piesardzības, tad tie ģenerē un lejupielādē ļauntūras kodu bez lietotāja zināšanas. Tas ir process, kurā laikā šī programmatūra neparādās arī pat task manager, un ļauntūra sēž un pacietīgi gaida nākamās komandas no ārpuses, jo varbūt tas ir tikai kaut kāda daļiņa no lielāka uzbrukuma, kuram šī ļauntūra gatavojās. Bet vēl viena lieta, galvenā patiesībā, ko es gribēju pateikt, vēršot uzmanību uz sarkano grafiku līniju, jo vēlos parādīt to, ka Latvijā visvairāk ir izplatīts ļaunprātīgs JavaScript plugins, un ar to var inficēties, apmeklējot jau inficēts arī internetu vietas, teiksim, vai arī kādos citādākos veidos. Tad tāds jautājums, kas būtu jādara uzņēmumiem. Es nezinu, jāatpūšās, varbūt, labi, nē, joks, tas būs forši. Bet tātad pirmkārtām uzņēmumiem būtu jāievieš politika, kas nosaka, ka drošības risinājumi ir regulāri jāatjauno un visu laiku jābūt uzinstalētai jaunākajai versijai. Jo drošības risinājumi ir visefektīvākie tikko kā izlaisti, jo katru dienu, teiksim, nedēļu pieaug iespēja, ka tiks izveidots kāds vīrus, kas šo konkrēto jaunāko versiju varētu apiet. Tāpēc tā ir pirmā lieta. Tad otrkārt būtu jāievieš dublēšanas risinājumi, kas atrastos fiziski citā ēkā vai pat citā valstī un nav pieslēgt visu laiku tīklam, jūsu tīklam. Un tas, teiksim, satur dažādu līmeņu datus, piemēram, piemēram, tā kā datubāzes kopijas, kas, principā viņš tā kā varētu veidot datubāžu kopijas, kādas 15 minūtes, teiksim, saglabāt kādas līguma procedūras,
Jā, un tad tās dublējuma kopijas principā ir sava veida apdrošināšana. Jo jebkuram uzņēmumam agri vai vēlu notiktu kāda problēma, piemēram, šifrētāja vīruss, kas ir defektīvs cietējs disks vai apludināta servera telpa. Visādi ČP var gadīties, un šajā gadījumā dublēšana būs izšķiroša starp pāris stundu laikā atjaunotu darbu vai sabojātu reputāciju, finansiāliem zaudējumiem vai varbūt pat bankrotu. Tāpēc tiešām apdomājiet šo risinājumu vajadzību un nežēlojiet līdzekļus sākotnēji, lai pēc tam nebūtu jāšķirās ar 5 vai 10 kārtas lielāku summu. Tad treškārt, vēlos ieteikt, ka ir jāveic regulāri darbinieku apmācība. Un tieši darbinieki, lietotāji ir gan tas mūsu vājākais punkts, gan arī varbūt labākā aizsardzība. Labākā aizsardzība gadījumā, ja mēs viņus tiešām apmācām. Neatkarīgi no tā, kā mainās, IT risinājumi un tehnoloģijas vai uzbrukumi, un viss, kas, mums klejo apkārt, tas nemainīgi, populārākais uzbrukuma veids ir izlināt darbinieku paroli un ieiet sistēmā pa parādes durvīm. Un tas tiešām strādā, tāpēc darbinieki ir jāapmāca. Un tas ir, jūsu kā IT profesionāļu uzdevums, izglītot viņus. Ja jūs paši, jums nav varbūt tās resursi, lai to darītu, uzrunājiet mūs, mēs jums palīdzēsim jūsu klientiem un strādāsim kopā, lai aizsargātos. Ceturtkārt, ir jāveic risku sadalījums. Un tas palīdzēs ne tikai drošībai, bet arī pārskatāmībai, problēmu meklēšanai un arī, jebkura drošības audita izpildē. Katra iekārta un katrs cilvēks, kas izmanto uzņēmumu IT resursus, palielina arī risku. Piemēram, klients, kas pieslēdzas uzņēmumu Wi-Fi tīklam, var to darīt, piemēram, no sava personīgā jau inficēta datora. Un, lai to atrisinātu, būtisks nosacījums ir tīkla dalīšana, darbinieku, apmeklētāju, serveru, varbūt darba stacija, kaut kāds atsevišķs tīkls, lai pasargātos vēl vairāk. Tad piektais. Es nedaudz padošos ūdeni. Piekārt, jāizmanto ir vairāk faktoru autentifikācija. Un vēl pie šī īstenībā es varētu pateikt, ka nevienīgi vairāk faktoru autentifikācija, bet arī vēl varēja pieminēt šifrēšana un, kādu datu zudumu novēršanas, tā saucamo DLP programmatūru. Multifaktoru autentifikācija, šifrēšana, DLP, katrs no šiem risinājumiem sarežģīja uzbrucēju darbu vairāk kārtīgi. Vairāk faktoru autentifikācija nozīmē, ka nepietiek tikai izlināt šo paroli, ir nepieciešams otrais faktors, kas, piemēram, tagad mūsdienās ir lielākoties vietālrunis, vai varbūt tās kaut kāds drošības čipiņš. Un tad, tas ir līdzīgi kā nozagt bankas karti bez PIN kodu, nevar izmantot bankomatā. Un arī vairāk faktoru autentifikācija nozīmē, ka puse no atslēgas ir fiziska, otra puse ir mūsu galvā. Un šifrēšana nozīmē to, ka mūsu dati ir drošībā, pat ja mēs nozaudējam pašu iekārtu, gan datoru, telefonu, vienalga kādu iekārtu, kas mūsdienās ir mums pieejama. Datoru vērtība, tā varbūt tās dažas simti, taču cik maksā jūsu firmas komercnoslēpumu? Vai cik, arī ir liels datu valsts inspekcijas sods, ja nozaudēsim klientu privātos datus? Vienkārši padomājiet par tādiem jautājumiem. Un DLP, par to pašu DLP, ko es gribēju arī šeit pieminēt, tas aizsargā tieši informāciju un, jūsu lietotāju pret jebkuru, lietotāju, tas aizsargā jūs vairāk kā uzņēmumu, pret jebkuru noplūdi, kaut kādu datu ierakstīšanu OSB, nejauši nosūtīšana e-pastā, augšupielādi vai lejupielādi no jūsu mākoņa. Tas ir ļoti labs risinājums, kas, jums spēj parādīt visu jūsu datu izmantošanas to tendenci. Un, ar šiem risinājumiem arī iespējas ir
kontrolēt, ierobežot, dalīt lietotāju sankcionētās, nesankcionētās darbības. Tā, tad, jā, 6. Tā tad, jā, šādi. Tātad 6. ieteikums, jā, teiksim, tā kā šis tā interesanti, kā var izmantot arī savu zīmolu logo savā labā. Teiksim, jā, jo neilgi pēc attālinātā darba sākuma pieauga viltus atbalsta dienestu uzbrukumu skaits, tā to varētu tā kā nosaukt, kad zvanītāji izlikās par uzņēmumu IT daļas darbiniekiem, prasīja piekļuvi, un tad prasīja piekļuvi, jā, principā, un viņi arī dažkārt bija sekmīgi. Bet, jā, ja teiksim par to zīmolu logo, ja jūsu, teiksim, izmantotais remote desktop risinājums atļauj ievietot tur jūsu uzņēmumu logo vai varbūt tās kaut kādu specifisku zīmi, kur atpazīst tikai jūsu uzņēmuma darbinieks, kas liek saprast, ka viņam tiešām zvana kolēģis, ka tas, nav kāds cits no ārpus uzņēmuma. Tad varbūt es viņam var palīdzēt justies tā kā drošāk un pārliecinātāk, ka tas tiešām esat jūs. 7. jā, tad par drošības politiku. Uzņēmumiem jāievieš ir drošības politika, kas definē to, kas ir slepens un kas ir publisks, kas ir atļauts, kas nav atļauts, kā rīkoties uzbrukuma gadījumā, neatkarīgi no tā, vai tas ir sekmīgs vai nē. Principā, jā, tas ir, lai darbinieki reāli uztvērtu kiberdrošību nopietni, tā ir jāuztver nopietni arī IT vadītājiem un vispār uzņēmumu vadītājiem kā tādiem. Jā, jo pie tā vienkārši arī vēl var pateikt to, ka, ja jūs paši nerūpēsieties par uzņēmumu drošību, tad, darbinieks, jūs nevarat tā vienkārši prasīt darbiniekam tā kā to pašam visu tik galā. Mums viņiem ir jāpalīdz, jo viņiem ir galvenokārt jāfokusējās uz savu pamatdarbu, pamatpienākumu. Tātad 8. bet nemazāk svarīgais, ir jāievieš centralizētā pārvaldība. Ja jums varbūt ir mazāks uzņēmums zem kādām 10 iekārtām, tas vēl ir ok, jūs varat iztikt tīri varbūt ar endpoint antivīrusu, bet ja jūsu uzņēmums skaits jau sāk pārsniegt 10, kādu 15, 20 lietotāju skaitu, tad ir jāapsver un jāievieš kāds centralizētās pārvaldības risinājums. Vismaz šī speciālā kiberdrošības konsola, kas ļauj jums uzraudzīt iekārtu stāvokli un to konfigurāciju. Jo pieaugot šim iekārtu skaitam, iespēja, ka administrators var kļūdīties, palaist garām kādu iekārtu vai parametru, pieaug ģeometriskajā progresijā, tā kā saka. Jā, tātad mēs jau īstenībā tuvojamies noslēgumam. Šeit gribu padalīties ar tādiem šī gada jaunākajiem uzbrukumiem, kurus tiek, teiksim, izmantoti ar vecām metodēm. Tā. Okay. Tātad, jā, es atvainojos par mazu kļūdiņu, man nedaudz, paldies par uzmanību, slaids pavirzies bija uz augšu, bet tātad, jā, šiem tā saucamiem phishing attackiem, kas notiek sociālajos tīklos. Es pieļauju domu, ka daudz no jums ir redzējuši, teiksim, šādu kampaņu, kur Reinis Bērziņš mums sniedz finansiālu brīvību visiem latviešiem, un tad rāda arī, kāds notiek. Teiksim, jā, ir ļoti, ļoti izteikti tas, ka cilvēki arī iekrīt, un es pats to esmu novērojis, teiksim, zinu, ka tieši konkrēti uz šo te uzspiežot, tas arī inficē uzreiz tā kā vairākus, tiek izsūtīts šis te paziņojums vairākiem Facebook taviem draugiem, un kas tālāk, teiksim, inficē vienkārši tavus draugus, tu pat tajā nejauši inficē savus draugus, un tu nodari viņiem ļaunu, un tie ir tādas, nezināšanas pēc un neuzmanības pēc. Tad vēl tāds viens no tādiem tādiem phishing attackiem ir darba piedāvājums. Zin kā šobrīd arī tas ir īstenībā diezgan
tas ir, nav viegli, jo tāpēc, ka cilvēkiem, teiksim, kas ir palikuši bez darba, viņi ir ļoti emocionāli, tādi ievainojami un tā teikt, viņi var iekrist uz kaut kādu šādu phishing attacku, jo, teiksim, viņi redz iespēju un, viņi negrib palaist garām šo iespēju, bet tomēr būtu jāmāca gan, nezinu, sev tuvajiem, saviem uzņēmumu darbiniekiem vienkārši saglabāt mieru un spēt, atlasīt šos te paziņojumus. Nedaudz par loterijas un banku saziņu. Šeit ir viens, teiksim, piemērs no tā, ka kāds saņēmis e-pastā apmaksas apstiprinājumu no SEB bankas, ko atsūtījis mums ir Mahendra Singh, Asian Life, NP. Principā tikai lietotājiem būtu uzreiz jau pēc šī jāsaprot to, ka tas ir pilnīgs sviests. Bet daudzi jau nemaz uzreiz neskatās to, no kā tas ir atsūtīts. Varbūt tās viņi izlasa titulu un pēc tam vienkārši, teiksim, pēc tam izlasa to saturu un, protams, viņi vienkārši veiks darbības. Un visdrākāk tas ir, teiksim, ar kādiem vecāku gadgājumu cilvēkiem, kuri ir vēl vairāk, teiksim, ievainojamāki un, teiksim, kuri nesaskarās ar šādām lietām ikdienā tik daudz. Šeit mēs arī varam redzēt no internetbankas, kur arī augšpusē ir ebank.seb.lv /seb.lv vēlreiz un com. Īpaši uzmanību jāpievērš tām saitēm, saites, uz kurām mēs tiekam novesti. Jo šajā gadījumā šeit ievadot iekšā savus datus, visticamāk, tev viņi tiks zakti, un es nezinu, kur viņi tālāk tiek nodoti. Iespējams, visticamāk izkrāpt naudu, tas ir primārais, un tad jau viss pārējais attiecīgi. Var arī, teiksim, iegūstot, manuprāt, arī šos datus var arī cilvēki viegli, teiksim, ja tu iegūst to personas kodu, bankas kontu, tad kāds cits svešs cilvēks var uz tevi uztaisīt mūsdienās tik ļoti populāros ātro kredītu šos te pieteikumus, un tad tu vienkārši paliec parādos līdz ausīm, pat savu vispārībā to nezinot. Tāds nākamais nosaukums, tāds sextortion. Es nezinu, varbūt ir kāds cilvēks, teiksim, kurš iekrīt arī uz kādu šādu veidu aicinājumiem no kaut kādām dāmām. Labi, šajā piemērā varbūt tās konkrēti nav attēls, bet mani arī ikdienā bieži aicina kaut kādas mistiskas dāmas ar dīvainiem vārdiem. Es uzreiz atlasu, saprotu to, ka tas jau ir fake. Bet, nezinu, dažiem varbūt kādiem vientuļākiem vīriešiem, es nezinu, gribās parunāt ar kādu, un, viņi uzķerās uz kaut ko šādu, bet, esiet uzmanīgi, lūdzu. Un šeit ir viens tāds arī gadījums, šī ir patiesībā arī interesanta tāda lieta, ar ko es varu padalīties no tādas savas personīgās pieredzes, ka, teiksim, šis bija sūtīts konkrēti manai draudzenei, tas jau bija pirms kāda laika noticis, un viņa, teiksim, spēja atpazīt kaut kādas lietas, bet vienu dienu, kad viņa varbūt bija arī vairāk emocionāli uzlādēta, viņa gāja cauri saviem e-pastiem, tīrīja visu, un viņa ieraudzīja savā spam kastītē šo te, un viņa sāka lasīt, un viņa sāka uztraukties. Un vienkārši, teiksim, tas ir vienkārši tāda apvārdošana, kas cilvēkam liek apšaubīt to, kam viņš tic. Un pat tādā veidā, ka, teiksim, nezinu, tur arī bija pieminēts fakts, ka tu esi apmeklējis tur porno saites un tā tālāk. Teiksim, viņi to nav darījusi, bet uzreiz viņi sāk domāt, paga, varbūt tās tomēr, un tu sāc sev apšaubīt. Ja, teiksim, nav kāds cilvēks, kas tev to paskaidro, tad tu arī aizsūtīs pēc tam tos bitcoins tam cilvēkam, tad ir viss. Tad vēl es gribu jums pieminēt, teiksim, šeit, ka jūs varat apmeklēt un pasakot līdzi mūsu asset headquarters piedāvātajiem incidentu aprakstiem, un tas saucās We Live Security, kas ir mūsu lapā pieejam. Es noteikti uztaisīšu kādu e-pastu un visiem dalībniekiem nosūtīšu tādu apkopojumu par šo webināru, plus visas saites, lai jūs varat viegli piekļūt šiem resursiem. Un kā arī vēl ir viena saite, ko es nosūtīšu, kas ir tieši konkrēti no mūsu Asset Latvija puses, sagatavojot arī kiberdrošības
statistikas apkopojumi, incidentu apkopojumi, vienkārši kādi interesanti bloga raksti. Tā kā iesaku tiešām sekot līdzi. Jā, tātad paldies par uzmanību. Slaids man jau bija bišķiņā agrāk, tātad es tagad jums pateikšu paldies par uzmanību. Un šeit esmu beigās piefiksējis savu e-pastu un savu mobilo telefonu numuru, kā arī esmu piefiksējis Agila kontaktus, un ar Agilu lūkšu jūs sazināties gadījumā, ja jums ir kādi vairāk tehniski raksturu jautājumus, kuriem jūs gribat rast atbildes. Un ar mani jūs varat konsultēties varbūt arī par tehniskiem jautājumiem, varbūt es neesmu tik zinošs kā Egils, bet es arī vienmēr esmu atvērts un cenšos palīdzēt. Jā, un ja kāds pēc šī webināra no jums ir saskatījis to, ka kāds no manis minētajiem uzbrukumiem ir arī aktuāls jūsu vidē, tad mēs varam izveidot tikšanos, mēs varam par to aprunāties, centīšos palīdzēt, piedāvājot jums apskatīt risinājums, kas varētu potenciāli palīdzēt jums no tā izvairīties. Un, jā, tā kā tas tad arī būtu viss no manas puses. Šodienai esam jā, aizdījuši jau 47. minūte aizgāja. Tā kā tagad jā, gribu paskatīties un saprast, vai mums ir kādi jautājumi šobrīd no apmeklētāja puses. Tā. Tā, nu, izstāsta laikam, ka mums uz doto brīdi jautājumu nav. Jā, nu, ja uz doto brīdi jautājumu nevienam nav, tad es jums vēlos pateikt paldies par dalību šajā webinārā. Mums ir jautājums. Ir jautājums. Jā, Viktoram ir jautājums. Tātad, jā, tūlīt. Tā, jā, Viktor, vai tu vēlētos uzdot jautājumu? Es varētu atļaut tev mikrofonam pieslēgties. Vai arī, ja vēlas, var arī uzrakstīt. Aha. Labi. Tad jau droši vien, Viktor, daram tā, ka uzrakst savu jautājumu un vispār es varētu ar jums arī sakontaktēties, lai vienkārši atbildētu uz to. Jo šobrīd arī mums citu jautājumu nebūs. Jā, Viktor, droši zvani man vai Egilam, kā tu vērtāk. Es priecātos ar tevi arī aprunāties. Bet jā, labi, tātad paldies jums visiem. Paldies visiem, kas klausījās. Es ceru, ka tiešām jums bija noderīgi un arī bija interesanti. Es ceru, ka neviens neaizmiga, jo es saprotu, sanāk diezgan daudz runāt. Bet šķiet dalījos ar tiešām vērtīgu un noderīgu informāciju. Tā kā jā, gribu arī atgādināt to, ka centīšos sekot līdzi kiberaktualitātēm Latvijā līdz pat šī gada beigām un tā tālāk. Bet, lai šī gada beigās piedāvātu jums apmeklēt vēl vienu manis organizētu webināru, kur jau apskatīšu dažus no neizrunātajiem, šobrīd aktuālajiem, teiksim, tiem supply chain uzbrukumiem, kurus es jau biju pieminējis, un vai arī būs papildinājuši to citi. Tālūk, tā kā paldies jums visiem! Visu labu!